Viss sākās ar to, ka mēs gribējām kaut ko jaunu. Iepriekš mēs bijām nodarbojušies ar parkūru, bet tad mēs nolēmām, ka vēlamies pievienoties ielu vingrošanas kustībai. Un es kopā ar Ēriku Ogrē aizsāku vadīt treniņus. Tas bija aptuveni tieši pirms 5 gadiem, tieši kad sākām nodarboties. Jā, treniņu vadīšana iesākās šādi, kad mēs satikām galveno ielu vingrošanas sporta biedrības dibinātāju un parunājām ar viņu. Viņš teica, ka mēs varam rīkot paši treniņus. Es tikko vairs braukt neprotu, kad filmē. Viss sākās aptuveni 5 gadus atpakaļ šajā ielu vingrošanas sporta laukumā. Es kopā ar Ēriku aizsāku vadīt treniņus. Jā, bet man šis laukums ir daudz senāk atmiņā, jo es šeit esmu iemācījies pirmo salto, ko esmu iemācījies. Es to darīšu tieši šeit. Kopā ar draugiem nācām un trenējamies. Un tad mums pievienojās arī Gatis. Jā, Ēriks iepriekš bija nodarbojies ar parkūru. Bet es Ēriku pazīstu vispār jau kopš skolas gadiem. Kopā mācījāmies 1. klasītē un kopš tā laika jau esam draugi. Jā, nav. Šoreiz bija vājāk iepriekš. Jā, nav ar sāk. Viņš prasa var teikt visu, kas te ir vispār iekšā. Ar pirmo. Bieži vien mūsu treniņos, mūsu trenējumie čīst, ka viņi nevar kaut kas ir ļoti grūti. Un tad mums ir jautājums, ja tu nevari uztaisīt tās piepumpēšanās, ko tad tu gribi panākt savā dzīvē? Saskarsies ar pirmajām grūtībām un padosies? Un tad mēs viņiem sakam spied, un viņi arī izdara visu, kas viņam ir jāizdara. Ja tas vispār nebūs grūti, ja dzīvē viss nāks viegli, tad jau nemaz nebūs interesanti dzīvot. Ir forši, ka dzīvē ir tās grūtības un ka tu viņas vari pārvarēt. Jā, jo tikai pārvarot grūtības, tu saproti, cik tu esi spēcīgs un tu attīsti savu spēku. Tas ir tāpat kā trenējoties. Ja tu trenējies un tev nākamajā dienā vispār neviens muskulis nesāp, tā tad treniņš bijis par vāju. Ja tu dzīvo un tev nav nekādu grūtību, tā tad kaut kas ir jāmaina. Dzīve paliks pārāk garlaicīga. Jā. Dzīvē vajag savu asumu katrai lietai, ko tu dari. Tāpēc viena vieta, kur mēs atrodām savu asumu un asas izjūtas un adrenalīnu dabunam, ir tieši ielu vingrošana un visas auto un ekstrēmās lietas, ko mēs darām. Un tā nav tikai viena vieta, kur mēs to visu iegūstam. Arī ikdienā, sarunājot jaunas uzstāšanās vai izmēģinot jaunas pieredzes. Maigi, kā tev liekas, mēs ar Ēriku spēsim iemācīties deju? Es domāju, ka Labi, tad ejam kaut ko darīt. Veidojam daudz dažādus šovus, lai vienmēr būtu kaut kas jauns un interesants no mums. Un visu laiku nospraužam mērķus atkal neaizvien augstāk un augstāk. Viena no mūsu pēdējiem sasniegumiem ir šīs sporta zāles izveidošana, kur izveidojam šajā gadā. Un tagad arī ikdienā trenējam citus jauniešus tieši ielu vingrošanā un vispār kā attīstīties fiziski. Mēs vienmēr cilvēkiem treniņos sakam un atgādinam, ka visi to dara priekš sevis. Tāpēc izdara to kārtīgi, un pēc tam arī būs redzami panākumi.
Un nevajag domāt, ka viss ir baigi grūti. Ja tu domās, ka tev ir grūti, tu to nevarēsi izdarīt. Ir jādomā, kad ir viegli to izdarīt. Jādomā, kad ir viegli uzkāpt uz tēņa augšā. Viegli uztaisīt salto. Viss ir viegli. Viss ir tava galvā. Nav tāda vārda nevar. Ja tu gribēsi, tu varēsi izdarīt visu. Dzīvē vispār nav nekādu robežu. Mēs dzīvojam vienreiz, pārkāp pāri visām robežām. Uzstādi visaugstākos mērķus un tiecies pēc tiem. Varbūt. Atceries, nu varēja arī uzlūst. Nē, mēs būsim pilnīgi blakus uz zemē. Tagad varēja. 3, 2, 1, aiziet. Vienmēr atradīsies kāds cilvēks, kas tev teiks, tu nevari to izdarīt. Tieši dēļ šī cilvēka parādi viņam, ka tu to vari un aizej un izdari. Tātad uzmanību visiem. Es biju gaidījis, ka mēs būsim vairāk cilvēki, bet esam tik, cik mēs esam. Un bišķi izģēbis. Jā. Tātad šodien jūs visi palīdzēsiet vākt balsis labiedarbi.lv projektu konkursā. Mēs esam iesnieguši savu projektu, lai Ogrē uzlabotu, pilnveidotu savu sporta zāli. Un tātad, kā viss notiks? Mēs sadalīsimies gan jau ka pa 3, ja? Ir viena lieta jau pārliecināt. Tātad, kad jūs jautāsiet, vai jums ir nedaudz laiks, visi teiks nē. Tāpēc nekad nejautājiet, vai jums ir nedaudz laiks. Varat jautāt, vai jūs varat izpalīdzēt, un tas ir retorisks jautājums, un jums ir uzreiz jārunā tālāk. Jūs negaidat atbildi, jo, ja jūs jautāsiet arī, vai jūs varat izpalīdzēt, tad vienkārši aizies garām. Vai ir kādam jautājumi? Ja būs uzdos. Labi, tātad jautājumu nav. Mēs nevācam visi vienā lielā barā, tāpēc mēs esam sadalīti pa 3, un vienkārši izklīstam. Jūs varat staigāt gan pa origo iekšā, gan pārā, gan aiziet līdz galeriju centram, skatieties, kur paši vēlaties. Varam sākt. Let's go! Ieradāmies Rīgas valsts tehnikumā, pavākt balsis. Nu ko, dosimies? Galvenais, ko mēs vēlamies cilvēkiem novēlēt, ir atrast darīt to, kas viņiem patīk. Jo mēs darot to, kas mums patīk, esam tikuši ļoti tālu. Kā jau redzams, kā tiem šoviem, ko mēs rādām citiem, mēs arī pelnām. Tas ir mūsu, tā teikt, darbs, kuru mēs neuzskatām par darbu, jo tā ir lieta, ko mēs tiešām mīlam. And action! Čau visiem! Gribēju pateikt milzīgi paldies par videoklipu uz ārprāts un te nāk bērni. Jā. Jā. Tātad gribēju pateikt lielu paldies, ka noskatījāties mūsu videoklipu. Es ceru, ka jums viņš patika, tāpēc spiediet like, subscribe un visu pārējo. Gribēju pateikt paldies arī Kasparam un Kamparam par foršo videoklipa, montāžu, veidošanu un visu pārējo, kā arī milzīgs paldies jums par labiem darbiem. Jā, par labajiem darbiem, jā. Pateicoties tieši jūsu atbalstam, mēs uzvarējām projektu konkursā Labie darbi. Ieguvām finansējumu un drīz būs jaunas lietas mūsu sporta zālē. Jā, tāpēc tiekamies treniņos. Čau! Čau!